Labdien! Esiet sveicināti šovā Dzīvnieki mūsu draugi! Šodienas aktuālais jautājums ir, kāpēc cilvēkam vajadzīgs suns? Mūsu studijā viesojas 3 profesionāļi. Profesors Roberts Hermotoīds, policijas virsniece Aņa Bumbiere un psiholoģa terapeite Lijāna Simpsone. Esam atpakaļ studijā ar profesoru Robertu. Profesor kungs, kāpēc jūsuprāt cilvēkam ir vajadzīgs suns? Viens no iemesliem ir fiziskās formas saglabāšana. Tā kā suns regulāri jāved pastaigāties svaigā gaisā, cilvēku muskuļi tiek nodarbināti un pasargāti no atrofēšanās. Vai varat nosaukt vēl kaut kādu iemeslu, kāpēc suns ir cilvēkam nepieciešams? Suņi ir nepieciešami cilvēkiem ar veselības problēmām, it sevišķi cilvēkiem, kas ir zaudējuši redzespēju. Ir speciāli suņi, kas ir trenēti, lai palīdzētu akliem pilsoņiem. Daudz jaunas informācijas. Varbūt vēl ko piebildīsiet pirms dosieties prom? Saimniecībās parasti ir vajadzīgs viss iespējamais darba spēks, kas ir pieejams. Tādēļ bieži vien suņus izmanto lopu ganīšanai, grauzēju likvidēšanai un daudziem citiem lauku darbiem. Saimniecībā suns ir ļoti noderīgs! Viņš man palīdz ganīt aitas! Viņš ir mans labākais draugs! Kad es vakaros sēžu vientulībā pie kamīna, viņš pieskrien pie manī. Šajos drūmajos vakaros viņš ir mans labākais draugs un glāb man no vientulības. Un arī ķer žurkas, kas ir ļoti sliktas. Tagad mums pievienojas policijas virsniece Aņa Bumbiere. Ko jūs varētu pateikt par suņiem jūsu nozarē? Suņus manā nozarē izmanto diezgan daudzās jomās. Viena no tām ir savu saimnieka vai īpašumu, kurā tas dzīvo, aizsargāšana. Jūs teicāt, ka suņus jūsu nozarē izmanto daudzās jomās. Varat minēt vēl kādu? Izplatīti ir glābēji suņi. Tie ir speciāli trenēti, lai atrastu un izglābtu cilvēkus, kas ir aprakti zem biezas sniega kārtas pēc lavīnu nogruvumiem, vai izvilkt un izglābt cilvēkus plūdu laikā no ūdens. Šādā veidā glābēšana katru gadu izglāb ļoti daudz cilvēku dzīvību. Izmanto policijas suņus? Policijas suņus bieži izmanto lidostās un citās valsts iestādēs. Tā kā suņiem ir ļoti augsti attīstīta oža, viņi spēja atrast narkotikas un alkoholiskus dzērienus jau no liela attāluma. Ko jūs gribētu? Labdien, no inspekcijas, no narkotikas apkarošanas dienesta. Mēs ir ziņots, ka pie jums ir diezgan liels kokaīna daudzums. Vai šīs
domas ir patiesas? Nu, ja jūs gribat, varat izmeklēt māju. Es neticu jums, ka šeit nekā nav. Tātad, man cits suns jau kaut ko ir uzodis. Tātad, kas tad mums atklājas? Kas ir šis? Kas ir tas? Tas ir narkotikas! Jā, protams! Kas tas ir? No kurienes jums tas ir? Atvainojiet! No kurienes? Kas tev ir? Kas? No! Jums nāksies man līdz! Tagad dosim vārdu mūsu pēdējiem ciemiņam psiholoģija terapeitei Lijānai Simpsonai. Kāds ir jūsu skatījums uz suņa nepieciešamību cilvēka dzīvē? Ar to, ka daudz veci cilvēki ir zaudējuši savas otrās pusītes un tiem nav tuvu cilvēki, kas par viņiem varētu parūpēties, es ieteiktu tādiem cilvēkiem iegādāties vai arī no patversmes paņemt suni, kas viņa dzīvē ienestu prieku un mīlestību. Pedro! Dzīvo 4 gadus neicu šīs pasaules! Cik jauki tev redzēt, suns! Tu man nes prieku! Es jūtos daudz labāk palauda! Jautri! Novirzoties no tēmas, kādēļ jūsu prāt suņus tik bieži izmanto medībās? Domas par šo jautājumu ir tādas, ka cilvēks labāk medīt ar suņiem, tāpēc, ka suņiem ir labi attīstīta oža un dzirde. Un ir zinātniski pierādīts, ka cilvēks labāk medī ar kādu kompaņonu. Cilvēka labākais draugs? Uz šo jautājumu ir viennozīmīgi jā. Tāpēc, ka cilvēkam suns sniedz emocionālu gandarību un viņš viņu mīlēs visu savu dzīvi. Laiks ir beidzies. Paldies visiem viesiem un tiksimies nākamnedēļ!